Sveicieni EY sarunu sērijā Stratēģijas formula. Podkāsts par gudru rīcību un skaidru virzienu. Par ko mēs klausītāji šodien parunāsim? Par to, kā mākslīgais intelekts no modes vārda pārvēršas un kļūst par reālu stratēģisku pievienoto vērtību. Parunāsim gan par pirmajiem soļiem, gan arī par to stratēģisko ieviešanu. Par to, kā mainās mūsu attieksmes pret mākslīgo intelektu, par to, kā tas var uzlabot efektivitāti, datu analīzi, mūsu varbūt pat attiecības ar klientiem un arī neaizmirsīsim par drošību. Kāda ir tā mākslīgā intelekta panākumu formula un kas varbūt ir tie mazinātāji, kas mūsu rezultātu var sagādāt ne tādu, kā cerējām. Mans vārds ir Artis Ozoliņš un mākslīgo intelektu ar mani šodien šķetinās mani sarunas partneri. Pirmkārt, EY Latvija konsultāciju pakalpojumu nodaļas partneris Nauris Kļava. Sveiks, Nauri! Sveiki! Un Microsoft tehnoloģiju vadītāja Ziemeļeiropas reģionā Renāta Strazdiņa. Sveiciens! Prieks, ka esat kopā ar mani. Un pirmais jautājums varbūt ne par šodienas tēmu, bet par jums. Jo tituli mūs ieliek kā gleznas rāmjos, un dažkārt ar to ir par mazi. Tīpaši šādā formātā, šādās attiecībās, kādas mums ir mūsu klausītājiem un skatītājiem, lai sajustu to, kas tad ir tie mūsu šodienas sarunas partneri. Renāta, pastāst lūdzu nedaudz vairāk par sevi, lai mēs sajūtam tevi. Jā, paldies par jautājumu. Tātad skaidrs, ka man nav jāstāsta par savu darbu. Bet man ir tā laimīgi sagadījies, ka tas, ko es daru un kā es daru, tas man patīk, un tā ir arī tāda liela daļa no manas parastās dzīves. Un tad man ļoti patīk mācīties, kas manā darbā, un ceļš, mēs šodien daudz runāsim par mākslīgo intelektu, tiem visiem, kuriem gribas tagad lietot un kuriem vajag lietot mākslīgo intelektu, ir diezgan daudz jāmācās, vai ne, jāapgūst jauns. Man patīk saprast, kā lietas strādā, un man patīk radīt kaut ko jaunu. Līdz ar to tas ir tādos īsos vārdos par mani. Un vēl ārpus tehnoloģijām man patīk dejot tautas dejas un patīk audzēt tomātus. Un tas jau arī ir par mācīties kaut ko jaunu, būt kustībā un radīt kaut ko jaunu. Mākslīgais intelekts palīdz audzēt tomātus mūsdienās? Ir nācis talkā, vai tomēr? Man ir diezgan daudz tehnoloģijas nākušas talkā tomātu tādā audzēšanas prasmēs, bet līdz galam es mākslīgo intelektu vēl neesmu pieslēgusi. Es mēģinu tomēr ar savām prasmēm pagaidām. Sarkans, dzeltens vai melns tomāts, kurš ir garšīgākais? Šis ir grūts jautājums. Viņi visi tas ir atkarīgs no šķirnes. Man tie dzeltenie, starp citu, bet šķirne ir būtiski. Nauri, pastāst nedaudz vairāk par sevi, privāti, profesionāli, kā vēlies. Jā, bez tādas profesionālās dzīves es esmu arī daudzbērnu tēvs, faktiski 5 bērniem, un esmu arī zemessargs. Un arī man patīk arī mācīties, jā, un īstenībā man vecāki sen bija sajutuši, ka tās tehnoloģijas, ka tā ir tā nākamā lieta, kas būs, un tas jau bija pat kaut kur 90. gadu sākumā, un ļoti mērķiecīgi mani virzīja uz IT nozari, bet es kaut kā ļoti spurojos pretī, un es atceros, es gāju programmēšanas pulciņā Rīgas skolēnu namā, un mācījos programmēt, un visu kaut ko darīt, un kaut kā man tas pa to IT ceļus tomēr tā jaunībā neaizgāja, bet šeit es esmu jau vairākus gadus. Esmu atpakaļ un saskaros ar tehnoloģijām, tehnoloģiju konsultācijām un arī patiesībā pats diezgan daudz mācos un izmantoju arī ikdienā. Pilnīgi stāja iztaisnojās 5 bērnu tēvs, zemesargs, man ir prominenta kompānija šodien, prieks, ka esat ar mani. Pirms mēs ķeramies klāt sarunas būtībai, uzspēlējam vienu ātru spēli, asociāciju spēli. Es jums piespēlēšu vārdus, abiem būs viens un tas pats vārds, tikai mainīsies tas, kurš atbildēs pirmais, un dodiet man pirmo, kas nāk prātā. Ja tas otrs cilvēks ir pateicis jau to, un varbūt paņemam to otru asociāciju, bet ja sakrīt un nē, labāka asociācija nav, droši sakam. Noteikumi skaidri? Renāta, saturies, pirmais vārds nāk tavā virzienā - burbulis. Sociālais. Nauri? Pārplīsa. Ok, skatīsimies. Pilota projekts, Nauri? Izdosies. Tas tāda optimisma gars, lai ir, jā? Pilota projekts? Maziņš. Viegla prātība. Renāta, pirmais, kas nāk prātā? Pavasaris, labi. Dārgi maksā. Dārgi maksā, ja pavasaris ir galvā, var dārgi maksāt. Ļoti labi. Nauri, šis ir skaisti.
GDPR. Pirmā asociācija. Sargā. Sargā. Renāte? Arī sargā. Sargā, jā. Jūs kā no grāmatas man šeit esat labi sagatavojušies sarunai. Man šis vārds visvairāk patīk. Man šeit, ka šis varētu būt tāds viens no vārdiem, ko mēs latviešu valodā esam ienesuši, un tagad katrā konferencē mēs to dzirdam un to piesauc Renāta jēgpilns. Jēgpilns. Šis ir grūts. Pirmā asociācija? Pirmā asociācija izmantojams. Izmantojams. Tā vienkāršāk mēs runājam, vai ne? Jēgpilns. Priekšlikums? Nu jā, to jēgpilnumu visi meklē, vai ne? Visi grib būt jēgpilni. Vai mākslīgais intelekts ir jēgpilns, to mēs šodien sapratīsim. Jo mūsu šodienas sarunas mērķis ir patiešām saprast, kur tad varbūt tas mākslīgais intelekts tiek celts tādā, angļu sauc hype augstienē, vai ne, kur tas varbūt ir, jo kāds vienkārši grib nopelnīt, un kur reāli mēs jau varam kaut ko sasniegt, un kur nākotnē ir vērts skatīties, lai nepalaistu garām, lai neiestājās tas FOMO, tas fear of missing out, jeb ka es palaidīšu garām kaut ko lielu un būtisku. Līdz ar to tas pirmais jautājums ir nomērīt temperatūru. Nomēram temperatūru Latvijā, Baltijā, jo pasaules līmenī es esmu dzirdējis ar ziņu virsrakstos un diskusijās dzirdējis par to, ka esam jau vairākus gadus ieguldījušies mākslīgajā intelektā, un kur tad ir tā atdeve? Kādam ir, kādam nav, un iespējams, ka tajā brīdī, kad tas maciņš jāatver, mēs domājam, vai likt vai nelikt to naudiņu vēl iekšā. Kā ir pie mums Latvijā un Baltijā? Nauri, varbūt no EY perspektīvas daudz klienti, kādas sajūtas šobrīd skatoties uz Latvijas? Tās sajūtas ir tādas, ka tas faktiski ir jau ilgāku laiku, ir, ka katrā klientu tikšanās reizē tiek runāts mākslīgo intelektu. Faktiski katrā. Un skaidrs, ka tas, ko mēs redzam, ka tas vilnis ir sasniedzis un zināmā mērā var vērot tādu trauksmes sajūtu vadītājos un augstākos un arī vidēja līmeņa vadītājos, vai viņi ir uz īstā viļņa, vai vispār viņi ir uz viļņa. Un tas, kas trūkst, manuprāt, ir, ka tā trauksmes sajūta nepārvēršas tādās reālās un jēgpilnās rīcībās. Ja? Un daudz par to tiek runāts, daudz tiek spriests un ir dažādi, mēs redzam, tur tāda spektru, ja? Ir kas tikai runā, ir kas izdala dažādu rīku licences darbiniekiem, ir kas pieiet jau ļoti mērķtiecīgi un veido mākslīgā intelekta stratēģijas, ievieš aģentus, bet lielākā daļa organizāciju joprojām ir tādā, es teiktu, vairāk sagatavošanās sagatavošanās un tādas plānošanas fāzē. Tur tas piesardzīgais latvietis pavīd mūsu dzīves ziņa par to, ka 7 reizes nomēra un tad tikai griež. Tā skaitā tās ir arī sarežģītas lietas. Ja? Tas nav vienkārši. Tas prasa arī pārmaiņas darbiniekos, prasa pārmaiņas pašos vadītājos, un pārmaiņas jau nav vieglas un nenotiek uzreiz. Taču skatoties, katrā ziņā tā kustība ir sākusies. Ja vēl pāris gadus atpakaļ par to tiešām tikai runāja un katrs entuziastiski privāti tur lietoja kādu chatbotu vai kaut ko tādu, tad tagad mēs aizvien vairāk redzam, ka tas ir organizāciju dienas kārtībā, ja, un par to tiek plānoti arī resursi, un tas tiešām sāk virzīties. Renāte, kā tehnoloģiju vērotāji, man šķiet, ka Microsoft ir all in, poker terminos runājot ar visu sirdi un dvēseli, pat klipīs ir atdzīvojies un ieguvis iespēju sarunāties un palīdzēt tev šī, iespējams, senā ikona, kas mums bija no 90. vai ne, ir atpakaļ. Līdz ar to laikam jautājums, vai Microsoft nometnē kāda sajūta par mākslīgu intelektu ir gan vai lieks, bet skatoties no Microsoft nometnes uz klientu perspektīvu līdzīgas sajūtas, kā Nauris noraksturoja? Es pirmkārt gribētu teikt, ka mums laikam nav atšķirīgas nometnes. Mēs ar saviem klientiem un partneriem pilnīgi noteikti esam, kā tagad arī Latvijā, mēs te dažādus izteicienus lietojam šodien, esam vienā laivā, vai ne? Un līdzīgi, kā Nauris teica, tiešām ir ļoti atkarīgs, cik klienti
ir mērķtiecīgi un apzināti piegājuši mākslīgā intelekta ieviešanai. Jo mums ir tās saucamās, tagad jau ir izvirzījušies tāds top segments, kas ir tā saucamās frontieru uzņēmumi, tādi priekšgājēji, kuri ļoti plaši izmanto mākslīgo intelektu, un viņiem tā investīciju atdeve ir ļoti, ļoti laba. Ja, gan izmaksu ietaupījumos, gan uzlabotā klientu servisā, tad viņi jau ir iepratizējušies, bet tur ir apakšā bijis ļoti metodisks darbs, gan no augšas, un te ir ļoti, ļoti svarīga tā vadītāju iesaisti un tas, ka viņiem tas ne tikai interesē, vai viņiem ir bailes, ka tagad nebūs uz viļņa, bet viņi paši mācās un rāda savu piemēru. Un tad ir no tās apakšas savukārt ir cilvēkiem iedot iespēju mācīties, eksperimentēt, un tad jau tas ir pārvērties par tādiem ļoti praktiskiem projektiem. Un tā ir tāda viena daļa no uzņēmumiem. Un tad ir tādi, kas ir pa vidu, kas domā, kaut ko mēģina. Un, būsim godīgi, tad ir virkne tāda pietiekami liela masa tādu, kuri sakās neko nelietojam, bet man šeit ir jāsaka tā, ka tiem uzņēmumu vadītājiem, kuri saka, mēs pie mums nelietojam mākslīgo intelektu, visticamāk, ka jūsu darbinieki lieto, jūs tikai neziniet. Un tad ir jautājums, ko tad viņi tajos publiskajos brīvpieejas rīkos, ar ko viņi dalās, vai ne? No darba. Tieši tā. Tā kā arī tie, kas sakās nelieto, darbinieki lieto, ar tādu 99%, varbūt to pierāda arī pētījumi dažādi, bet tur tā atdeve nav, jo tas nav tāds sistemātisks un pārdomāts darbs. Un tāpēc tas sistemātiskums un tāda nepārtraukta mācīšanās, uzlabošana un meklēt nākamo scenāriju, kur atkal mums ir jēdzīgi izmantot to tehnoloģiju, tas ir tas darbs, tāds visu laiku iet uz priekšu un uz priekšu. Nav sistemātiskums. Es pareizi saklausīju, nedaudz tāds haoss. Kaut kur ar to trauksmi laikam krustojās. Kāpēc? Mēs laikam noejam līdz tam nākamajam jautājumam par tiem izaicinājumiem. Jo laikam tiem, kuri jau plūc tos augļus, tiem, kuriem tie tomāti ir izauguši, tiem jau viss ir daudz maz labi. Viņiem ir skaidrs, kādu šķirni izmantot, lai būtu tā īstais rezultāts. Bet kā citiem nav? Citiem grūtāk. Grūtāk, jā. Un, es domāju, ka ir arī daudzi risinājumi, kas patiesībā vēl nav nemaz tik stabili. Ja? Un droši vien Renāta man iebildīs, ja? bet ir virkne, teiksim, uztrenēt tiešām labi darbojošos šo ģeneratīvo mākslīgā intelekta modeli uz kaut kādu arī ļoti ierobežotu datu kopu. Tas tāpat ir darbs. Ja? Un tas ir darbs, tas ir izdarāms un tas arī maksā. Un man šķiet, ka ir tāda, ir varbūt tāda ilūzija, ilūzija par to, ko mēs sadzīviski lietojot, ko mēs redzam un kādas rezultātus mēs iegūstam. Tur, piemēram, man ir savs personīgais treneris, chatbota formā, kurš man palīdz ar treniņu programmu, un tad es tur novērtēju un sniedzu, kā man ir gājis vingrojot, un man tad ir uzslavas vai nopēlums un uzmundrinājums. Un man liekas, wow! Ja? Un tad tās gaidas ir ļoti lielas, bet, lai to realizētu sarežģītā biznesa vidē, kur ir iesaistīti daudzi procesi, daudzas IT sistēmas, daudzi cilvēki, tas ir pilnīgi cita līmeņa pieeja un problemātika. Un tur droši vien ir tā plaisa starp to, ka tās sadzīviskās ekspektācijas gaidas ir pietiekami augstas, bet tad, kad to sāk metodiski realizēt biznesā, kur ir nepieciešams skaidri saprast atdevi, saplānot pa soļiem, tad tas ir izrādās, tad ir tāds realitātes pieskāriens, ka bet tas taču ir IT projekts, tas ir IT projekts, tad ko jūs gaidījāt? Cik ļoti, Renāta, tur ir modeļu un tehniskā nestabilitāte, un cik ļoti vienkārši tas ir cilvēcīgs faktors, jo man patīk tas, ko Nārs tikko teica, ka beigās ja tas tāds IT projekts ir, vai ne? Jā, sākot no otras puses, nevis patieši atbildot tavu jautājumu, tas ir IT projekts, tikai tur tā sarežģītība ir tāda, ka mākslīgā intelekta projektos ir jāiesaistās
visiem lietotājiem un daudz vēl dažādiem spēlētājiem. Ja IT projekts mums, es esmu pietiekami ilgi IT nozarē un zinu, kā IT projekti ir tad vadīti, tur pārsvarā ar to nodarbojas IT cilvēki. Lietotājiem paprasa prasības, viņi testē, bet tomēr to visu tie galvenie ir IT cilvēki. Tad ar ģeneratīvā mākslīgā intelekta projektiem ir pavisam savādāk. Tur vai tas būs HR, vai tā būs juridiskā, vai tā būs finanšu daļa. Viņi būs tie galvenie, kas tos aģentus būvēs. IT varbūt tas, ko izdarīs platformā aizmugurē, nodrošinās, ja, un saklasificēs datus, lai būtu pieeja tikai tiem, kam ir jāpiekļūst. Bet tie biznesa lietotāji, saucamie, tie ir tie lielākie virzītāji. Un te ir, ja cilvēkam nav pietiekami daudz zināšanu, tad dabiski rodas nekomforts, un tad nezinu, kā īsti sākt, ar ko sākt. Un te tas viss apstājas, un tad tās rožainās gaidas nepiepildās. Ja? Bet ja mēs runājam par modeļiem, par platformām un par tādiem pakalpojumiem, no kā var uzbūvēt, tad to ir, es teiktu, pietiekami lielā izvēlē pašreiz. Arī no platformām jau ir nostabilizējies tāds piedāvājums, ka tev ir gan drošība iebūvēta, gan datu pārvaldība, gan šie mākslīgā intelekta pakalpojumi, jeb servisi pa virsu. Līdz ar to tur jau ir diezgan skaidrs tas darbības lauks. Bet savukārt mums tie biznesa lietotāji, kas ir saprotams, tu nezini to, ko tu nezini. Un tu, protams, runā par to enterprise rīku līmeni, vai ne? Jo tu teici, iebūvēta drošība. Mēs nerunājam, piemēram, par DeepSeek šajā gadījumā, kur tu lejupielādē no interneta kaut ko un tagad lieti savus uzņēmumu datus. Nē, par to es nerunāju. Un šeit droši vien tiešām vēlreiz vajag visiem atcerēties, ka ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad mēs runājam par enterprise līmeņa risinājumiem, kur ir gan drošība, gan atbilstība slaveniem GDPR-am, ko mēs pieminējam, gan arī mākslīgā intelekta regulē, jo mēs esam Eiropā. Bet šos brīvpieejas servisus, ko viņi nodrošina, to viņi nodrošina. Ja? Bet viņi nenodrošinās vairāk. Tā kā tur uzņēmumiem būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, ja viņi izvēlas iet šo ceļu. Mēs jau Nauru būvējam šobrīd tādu, mēs liekam kopā to stratēģijas formulu un to ietveru. Es jau saklausīju, pirmkārt, sistemātiskums. Man ļoti patīk tas par to, ka uzņēmumi topā paši mācās un ļauj arī eksperimentēt, skatīties uz to kā uz tādu projektu un iesaistīt visus. Kā vēl tā stratēģiski, tagad domājot jau par tiem, kas domā, varbūt, ka man tomēr ir jādara, varbūt jau kaut ko dara, bet daram tādā uzņēmuma līmenī un ar pilnu atdevi. Ir kaut kāds tāds ietvars, kas vēl var palīdzēt? Tāds vienkāršākais ir sākt skatīties, kur biznesa procesos ir tādas algoritmiskas un repetitīvas darbības. Un sākt ar tādu zema līmeņa automatizāciju, kur patiesībā tie rīki ir ļoti labi piemēroti. Ja? Un tad, kad ir redzami rezultāti tai zema līmeņa automatizācijai, tad principā var jau virzīties arī tālāk un skatīties uz sarežģītiem aģentiem, kuri paši faktiski nevis veic tikai algoritmiski noteiktus soļus, bet spēj jau arī sarežģītākus lēmumus pieņemt, protams, pakonsultējoties ar lietotāju, kur nepieciešams. Bet tas priekšlikums būtu sākt ar relatīvi zemu līmeņa automatizāciju. Mēs redzam, piemēram, varbūt tam, lai cilvēki saprotu, kas ir zema līmeņa automatizācija. Pieņemsim e-pastu šķirošanu. Ja? Ir iestāde, kura saņem, 50,000 e-pastus uz savu adresi, saņem katru mēnesi. Ja? Iespējams, ka pilnmēnesis laikā tie e-pasti ir vēl vairāk, ja? Un tie e-pasti ir jāsašķiro. Vai tie attiecās vispār uz to iestādes darbību, vai neatiecās, un kaut kā tematiski jāsašķiro. Un tā ir relatīvi vienkārša lieta, kas ir automatizējama arī ar mākslīgā intelekta rīkiem, un tas ir izdarāms. Un tad tālāk, ko tur dara, patiesībā tur nākamais lietojums ir arī tiem, kuri ir ar ļoti lielu varbūtību. Ir skaidrs, ka tas uz to iestādes darbību neatiecās. Tur arī tiek sagatavota jau faktiski atbildes sagatave, un tad var lemt, vai to atbildi ļaut sūtīt šim mākslīgā intelekta rīkam. Ja? Vai tomēr mēs atstājam tur lietvedi, kurš tad nospiež to pogu un izsūta, ka nē, paldies, ka jūs tur painteresējāties, bet, ziniet, šis ir tur citur. Ja? Tas būtu viens tāds piemērs, kas uzreiz nāk prātā. Renāte, pretstatā, kas būtu
augsta līmeņa mākslīgā intelekta pielietošanu uzņēmumam? Kas būtu tas Ferrari no šiem visiem pielietojumiem, kur šī jau ir augsta pilotāža? Noteikti, varbūt klienti varat neminēt vārdā, varbūt, ka paši kaut ko tādu darat un var vismaz pastāstīt tā, lai neatklātu biznesa noslēpumus. Es pirms atbildot par Ferrari, tāds mazais privātais Ferrari, kas katram noteikti var būt darbā ļoti palīdzošs, vismaz man un maniem kolēģiem un daudziem mūsu klientiem ir šie personālie asistenti, kas spēj saplānot savu dienu, iziet cauri ēpastiem, sagatavoties sanāksmēm. Tas viss jau tagad strādā un strādā vienkārši lieliski. Un tie jau ir tādi standarti, iebūvēti mūsu gadījumā kopiloti un tie kopilota aģenti, kas ir tiešām, ja tie, kas uzņēmumam ir uz Microsoft platformas, tad tur jau tas viss strādā. Un strādā vismaz manā gadījumā ļoti, ļoti ērti. Un šis nav Ferrari, šis jau ir tā kā ikdiena. Jā, es nezinu, kuru mašīnu to vajadzētu nosaukt, lai es kādu neapvainotu vai es neizceltu kaut ko. Ja? Bet ja mēs runājam par tiem Ferrari, tad visi tie uzņēmumi, kas ir farmācijas uzņēmumi, viņi ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, viņi bija vieni no pirmajiem, kuri sāka lietot ģeneratīvo mākslīgo intelektu, kad visi vēl tā varbūt tā drusciņi tā uzmanīgi un bailīgi ar to. Uz to skatījās, jo viņi to izmanto pētniecībā un attīstībā, gan sintezējot datus, šos sintētiskos datus, gan prognozējot, modelējot. Tad tur jau tas tiek izmantots tieši tāpēc, lai pātrinātu zāļu izstrādi. Un tas ir, es teiktu, ka tas ir tāds Ferrari, ja, jo tas prasīja agrāk ļoti ilgu laiku. Un līdz ar to tagad to var pātrināt. Bet mums ir viens ļoti labs piemērs, kas iznāca pagājušā 25. gada beigās, ko publicēja Rīgas Stradiņu universitāte, kas arī ir mūsu klients, un viņi nopublicēja savu case studiju par to, kā viņi lieto arī mākslīgo intelektu, un viņi lieto mākslīgo intelektu studentu atgriezeniskās saites analīzē. Jo viņiem bija tik ļoti daudz, jo es saprotu, ka viņi šos atgriezenisko saiti saņem pēc katra kursa vai pat vēl biežāk. Viņiem bija tik ļoti daudz, ka viņi īsti nevarēja labi tam visam atsakot, un tagad viņi ar mākslīgo intelektu spēj ļoti precīzi saprast, kas notiek, un līdz ar to, kā viņi paši saka, ka viņi daudz labāk spēja palīdzēt studentam. Jā, tā kā, tas ir tāds ļoti praktisks, un man liekas, Nauris arī teica par tiem praktiskajiem piemēriem. Nav varbūt jāizdomā uzreiz kaut kāds Ferrari vai kosmosa kuģis. Tas viss ir vienkārši. Viss ir tepat uzņēmumos, kas ir tas scenārijs, kur mums ir daudz dati, kur mēs tā kā nevaram tikt līdz galam. Mums vajag pielikt to roku, lai mēs dabūtu labāku rezultātu. Vēl viens mainīgais tajā mākslīgā intelekta formulā noteikti ir finansējums. Finanses ir būtisks, cik daudz es reāli, kā uzņēmuma finanšu direktors vai kā vadītājs, cik lielus resursus es tajā gribu ieguldīt. Kā uz šo skatīties? Jo mēs mūsu ievadu spēlē pieminējām vārdu pilotu projekts, kas ir kaut kas maziņš, kaut kas būtu ātrs, cerams, kaut kas veiksmīgs, un varbūt, ka tam resursu nevajag daudz, vai arī pilotu projekti prasa lielu resursu. Un kā startēt? Ar visu maku iekšā, vai tomēr meklēt tos entuziastus? Kā jūs ieteiktu, Renāte? Tā prakse pašreiz rāda to, ka tie entuziasti ir ļoti, ļoti svarīgi. Pilotu projekti arī ir ļoti labi, jo tiešām tur var izmēģināt, un tur arī tas ieguldījums tad nebūs tik liels. Bet atkal, atkarībā no tā, uz kuras platformas tas uzņēmums ir, tur var būt daudzas iespējas, kas jau ir bezmaksas, kas jau vienkārši ir pieejamas, kuras, teiksim, vajag vienkārši sākt lietot. Bet cilvēki pat to nezin, jo viņi nav pētījuši un skatījuši. Un tāpēc vajag tos entuziastus, kas saka, bet mums jau ir šis pieejams, pamēģinam, kā tas ir. Un tad, ja mums ir entuziasti, ja mums ir vadības atbalsts, tad jau mēs varam labi iet uz priekšu, ja, un sākt ar pilotiem. Bet kas ir svarīgi, ja mēs gribam redzēt tiešām atdevi no tādiem mākslīgā intelekta projektiem, mums vajag to ieviest plaši uzņēmumā. Pretējā gadījumā, ja ir te kaut kas viens, tad tā atdeve, diemžēl, nebūs tik laba, kā mēs cerējām. Ja? Nauri, ko tu liktu klāt šeit? Kādu domātu skatīties uz to finansiālo ieguldījumu? Jāskatās, protams, uz atdevu.
Ja, tā tomēr ir investīcija un biznesa mērķis pelnīt naudu akcionāriem. Ja. Tad beigās tā deva ir tā naudiņa, ko tu dabū kaut kādā veidā. Tas būtu vai nu ietaupījums, vai nu papildus ienākumi, bet tur tā formulas, tā atdeves formulas ir tieši tādas pašas. Ja. Skaidrs, ka tie projekti ir riskantāki vismaz sākumā, jo ir arī organizācijai zināms briedums jāsasniedz. Līdz ar to tādi mazāk riskanti piloti, viens pēc otra paskatīties, kā tas darbojās, ir kaut kas, ar ko noteikti ir jāmēģina. Un tāpat arī ir organizācijai jābūt gatavai. Ja? Ir tai pašai IT organizācijai ir jābūt gatavai šos aģentus pie sevis uzņemt, uzņemt drošā veidā. Ir jādomā par infrastruktūru, jādomā par datiem. Un īstenībā, ko es gribēju pieminēt, tieši šī datu, tas, ka dati nav sakārtoti un nav tāda vienota vai vispār nav tāda laba priekšstata par to, kādi dati ir uzņēmuma rīcībā, tas arī bieži vien ir viens no iemesliem, kāpēc varbūt neiet tik strauji ar šo rīku ieviešanu. Un patiesībā par datiem runā jau 10 gadiem. Ja? Bet tāpat ir klienti, kur mēs redzam, kur viņi saprot pēc pirmajām sarunām un viņiem parādot tur, ko aģents var izdarīt grāmatvedības jomā, automātiski veikt grāmatojumus, kas jau ir tāda relatīvi vienkārša lieta, bet nodrošināt ļoti pilnvērtīgu finanšu analīzi par rentabilitātes rādītājiem, prognozēt naudas plūsmu. To visu šie aģenti spēj mūsdienās darīt. Bet tad mēs atduramies pret to, ka vai tās platformas, ko uzņēmums izmanto, tam ir piemērotas, un vai tie dati ir tādi, ar kuriem var strādāt. Un patiesībā arī tehnoloģiski tas arī var būt viens tāds mīts, ka mēs tam mākslīgā intelekta rīkam iedodam tur piekļuvi datubāzē, tagad viss būs. Vai nezinu, mēs iedodam 1000 PDF dokumentus, lai viņš tur kaut kā pats apmācās, un tad mēs gaidīsim rezultātus. Tur tehnoloģiski tas ir sarežģītāk. Ja? Tur jābūt, tie dati ir jāsagatavo noteiktā veidā, jāapstrādā pirms, lai šie rīki spētu pēc iespējas maksimāli un efektīvi ar tiem strādāt. Līdz ar to tas arī ir tāds mīts, kur tā sadzīviskā pieredze, kur es ielieku čatā PDF dokumentu, viņš man viņu tur super apstrādā, jā, forši, bet tajā brīdī, ka man vajag, lai stabili tas strādā ar tūkstošiem vai 10 000 dokumentu, ja, tad ar to nepietiek. Ir virkne tehnisko sagatavošanās soļu, kas ir jāveic, un tāpēc tas ir sarežģīti, un par datiem, par to, kādi dati ir ne tikai strukturētie, bet arī nestrukturētie, viennozīmīgi par to ir jādomā. Un tad, kad ir tāda laba pārredzamība par to, kas ir dati, kas ir svarīgi, tad tas ir labs tāds arī sākums un tam, lai runātu, ko mēs to varam darīt. Sarunā esot jau tajā noslēdzošajā trešajā cēlienā, es gribu tomēr pieskarties galvenajai drošībai. Mēs nedaudz pieskārāmies identificējot to, ka ir svarīgi, kāda līmeņa pakalpojumu tu izmanto, vai tas ir plaši pieejams, vai tas ir tiešām uzņēmuma līmeņa, bet kā vēl varētu skatīties uz drošību, par ko nevajag aizmirst. Man ļoti patīk, Renāte, ka tu teici, ka iespējams, ka tu pat nezini, ka tavs kolēģis izmanto un tos datus kaut kur liek. Tā ir lieta, par ko padomāt. Kas vēl ir no drošības lietām jāpatur prātā, lai nav tā, ka varbūt ir kāds stereotips, kas vienkārši cilvēkus attur šobrīd no tā, ka varētu būt daudz produktīvāki. Man liekas, viens no tādām, es neteikšu stereotipiem, bet jautājums, kas ir. Mēs te vēl pirms runājām ar Nauri, pirms šīs sarunas, tas ir par atbilstību GDPR. Jo tiešām uzņēmumi ļoti rūpīgi pret to attiecas. Un es esmu dzirdējusi tādus arī uzskatus, ka nedrīkst lietot mākslīgo intelektu ar personas datiem, jo tas ir pret GDPR. Tā īsti nebūs taisnība, jo ir jautājums, kādus no pakalpojumiem lietot. Būtu jāpārbauda, vai šis pakalpojums sniedzējs, kas ir, vai viņš nodrošina atbilstību GDPR un citiem normatīviem aktiem, jo daudzi var arī to nenodrošināt. Viņš ir brīvpieejas, un tad, ja tu viņu lieto, tas ir uz tavu atbildību. Ja? Un otrs, Nauris minēja par datiem, šeit ir ļoti svarīgi, ka datiem tātad ir pareizās pieejas tiesības, jo šis mākslīgā intelekta
pakalpojums ņems tikai tos datus, kas ir pieejami, bet, kas ir pieejami konkrētam cilvēkam. Bet, ja uzņēmums nav parūpējies un izrādās, ka visiem ir pieejams viss, tad viņš arī ņems pilnīgi visu. Ja? Tad ir jāveic šie priekšdarbi un līdz ar to ir jāskatās, lai tās izvēlētās platformas šo te visu arī nodrošinātu. Tāpat, un, protams, vēl viena lieta, par ko ir jādomā un kas ir jāpārbauda, jo mēs zinām, ka mākslīgā intelekta modeļiem tur var būt gan halucinācijas, gan aizspriedumi, vēl kaut kas tāds, kad ir arī šie monitoringu rīki, kad var monitorēt un kontrolēt darbību, un lai nenonāktu situācijā, ka modelis, teiksim, sāk halucinēt un tālāk jau tur notiek kaut kādas lietas. Tā kā, tādas vismaz 3 lietas, par ko atcerēties pirms izvēles. Jūs pieminējāt GDPR, Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts jau arī ir klāt esošs, un šogad arī vasarā arī vajadzētu būt laikam tam brīdim, kad iestājās pilnā spēkā, vai tur arī drošība ir centrālais elements? Tur centrālais elements ir faktiski tāpat personas datu aizsardzība un tādas demokrātijas pamatvērtības, ja, lai netiktu lietotas sistēmas, kas var būtiski iejaukties cilvēku dzīvē, kas var iedarboties uz cilvēku apziņu un zemapziņu veidā, kā cilvēks par to nenojauš. Tur saucamās social scoring sistēmas, ja, par ko mēs esam dzirdējuši no Ķīnas, lai tādi risinājumi nebūtu, lai faktiski tās cilvēku pamatiesības un brīvības tiktu ievērotas arī rīkojot tajā brīdī, kad tiek darbināti mākslīgā intelekta rīki. Ko tas nozīmē uzņēmumiem? Uzņēmumiem tas nozīmē, ir papildus filtrs, vērtējot kā reiz tās labās un gaišās idejas, kur mēs tik tagad taupīsim un kā mēs nopelnīsim vairāk, vai kādi mums būs jauni produkti. Ir vēl viens filtrs, un ir jāvērtē, vai tās konkrētais mākslīgā intelekta lietojums ir atļauts, nav atļauts, ir augsta zema riska un jābūt arī procedūrām, ka tas tiek nodrošināts. Tā ir no vienas puses, tā ir, protams, jauna regulējoša prasība, un mēs bieži dzirdam jokus par to, ka tur ASV ir ļoti labi tehnoloģija izgudrošanā, ja, Ķīna ir ļoti, tagad jau nav taisnība, bet agrāk bija ļoti labi tehnoloģija kopēšanā, tad tā Eiropas spēja radīt aizvien jaunu un jaunu regulējumu, ja, bet šis ir kaut kas ir pietiekami nopietni, un ja mēs arī palasam, ko šie mākslīgā intelekta nozares vadītāji par to runā un spriež, skaidrs, ka tur ir riski, ja, līdz ar to. Lai kā varbūt tas varētu būt šķist ierobežojoši no biznesa viedokļa, bet man cilvēciski šķiet, ka tas ir pareizais virziens Eiropas Savienībā. Tad noslēdzošais jautājums jums abiem, ja mūs ir sadzirdējis, un tad varam atbildi sadalīt 2 daļās. Kāds, kurš varbūt nemaz, vai vismaz minimāli izmanto mākslīgu intelektu, un kāds, kurš izmanto daudz, bet gribētu vairāk. Kas ir tas viens jēdzīgais nākamais solis, ko jūs ieteikt? Protams, profili un specifikas dažādas ir, bet ja gribās vairāk dabūt kaut ko ārā, kas tas būtu? Ko jūs ieteikt? Šoreiz Nauris un tad Renāte. Vajag drosmi, vajag virzīties uz priekšu, protams, saglabājot arī veselo saprātu un saprotot, kādas tas radīs izmaksas, bet principā ir jāsāk darīt. Un jāsāk darīt ir ļoti metodiski, un lai nav tā kampaņa, kur vadītājs reizi mēnesī apjautājas, kā mums iet ar mākslīgo intelektu, bet tomēr ir kaut kāds metodisks un mērķtiecīgs plāns. Un ātri, tā kā tādā startup vidē, vienkārši jāļauj ātri tām idejām vai realizēties, vai neatmet. Ja? Un skaidrs, ka tie lietojumi nebūs katrā biznesa nozarē un nebūs pilnīgi visur, bet tās idejas ir jātestē un ātri jāsaprot, kuras ir virzāmas uz priekšu un kuras nav. Jā, man tiem, kas ir pilnīgi vēl neko nav sākuši darīt, es laikam ieteiktu sākt ar mācīšanos, pamācīties, saprast, jo tur ļoti daudz kas ir attīstījies un vienkārši saprast, kas ir vispār pieejams un saprast, ar ko sākt. Ja? Tādu izglītību drusciņu no sākuma. Savukārt tiem, kas jau ir tādi attīstītāki, es teiktu iet un būvēt aģentus, sākt kaut kādās noteiktos procesos likt tos aģentus, un skatīties jau kāds ir rezultāts. Jo skaidrs, ka tas ir tas nākamais vilnis, un tur labāk ielikt ātrāk un tad dalīties ar zināšanām ar citiem. Un tur noteikti ir svarīgi, kā sarunā jau pieminējām, gan vadības līmenī,
kas ir entuziastiski, un arī tie entuziasti darbinieki un kolēģi vidū, kas ir gatavi lietot, gatavi testēt, gatavi darboties. Ja vienalga, vai tas ir zem līmeņa risinājums, vai tas ir mākslīga intelekta avangards pašā augšā. Un visbeidzot, man šeit tā viena vērtīga atziņa bija, ka mākslīgā intelekta šādos projektos ir jāiesaistās visiem, jo visi beigās būs vai nu lietotāji, vai ieguvēji, vai tie, kas veidos to lielo bildi. Nu jā, un es varētu tad vienu padomu vadītājiem iedot, ir nevajag baidīties pašiem pamēģināt. Tiešām vajag mācīties, un tas nav skaidrs, ka tādā dziļā tehnoloģiskā līmenī tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Ja? Bet tādā līmenī, lai kaut vai pamēģinātu uztaisīt sev personīgo fitnesa treneri uz kādu no platformām vai kādu līdzīgu, vai es nezinu, tur recepšu veidotāju vai kaut ko, vajag vienkārši pamēģināt, un tajā brīdī redzamas arī tās iespējas, un vairāk pamācoties, nu, tad arī cits skats uz to uzņēmumu ikdienu, un kur tas varētu noderēt. Darbie klausītāji un skatītāji, paldies, ka veltījāt savu dārgo laiku un bijāt šodien kopā ar mums stratēģijas formulas sarunā kopā ar Nauru Kļavu no EY un Renātu Strasdiņu no Microsoft. Paldies, ka pievienojāties šodienas sarunai. Un, ja jūs, darbie sekotāji un klausītāji un skatītāji, vēlaties dzirdēt vēl līdzīgas sarunas, tad noteikti meklējiet stratēģijas formulu gan Delfi TV, gan YouTube platformās, kā arī podkāstu formātā, gan Spotify, gan Apple Podcasts. Mans vārds ir Arts Ozoliņš, un līdz nākamajai stratēģijas formulai. Vislabāk!